copi bija, labi. Īsti vīnu copi, tas kā raustās. Tev ir vīnu, ne? Droši vien, kas ir cits, ne? Tās, ka tur tūlītās kāds salūzīs. Arī ir, jā? Mums dupletā iet pa. Vārtīgā copi mums šodien sanāk. Ne, šitais apsvērt, ātriet. Čau visiem. Redz, ziema beigusies, beidzot ir pavasaris klāt. Var atbraukt uz Vīderu pamakšerēt. Atbraucis esmu uz Bārtu. Mēģināt noķert vimbu. Atbraucu jau līdzi ar gaļiem. Iekārtoju jau savu nometnīti. Tagad gaidam vimbu copu. Uzmaisīt te barību. Tagad jāpagaida ir. Uzliekam muškāpuru. Un bišķiņ garnelīt. Cops ir bišķiņ maz gabaliņi. Visam var teikt tikai tādu mikro gabaliņu. Uz to mazu āķīti uzliksim. Mazu āķīti uzliekam tādu mikro garnelīti. Redz, šitā te sarkano muškāpuru. Barību liekam un laižam iekšā. Skaistā barība šodien. Un laižam ūdenī, lai mums vimbiņa nāk. Opts. Opts. Un tad skatāmies. Ir cope vai nav, ne? Tā ir. Bija labi copi, tikko bija labi copi, bet, neuzķērās. Bija laba cope, bet neuzķērās. Varbūt āķīts jāliek būs lielāks. It kā ir 10. āķīts virsū, bet, kā lai saka, ir vairāks cops jau bijuši, bet neuzķerās. Kaut kas tur viņām ir. Vai bišķi pātri vēl. Nav ilgi makšķerēts uz Vīderu arī. Ļoti ilgi jau neesmu makšķerējis uz Vīderu. Bet forši patīkam ir. Redz, tumšā barība man ir. Ar cepumiņiem krāsainiem. Metam iekšā. Bet copa bija laba. Tāda īsta vimba copa bija, bet neuzķērās. Gaidam. Varbūt, kad sapeldēs kaut kas normālāks. Pa lielumu jau līdz kamēr es te sataisījos. Viss vienu vimbu es noķēru tādu nelielu. Vienu mazu asarīti. Gaidām tālāk, skatīsimies, ko tur, ko copē jau, tā taču vimbi ir, bet tādas copas, neuzķērās, nē, kaut kas man no tā āķi nav ritīgi, man liekas, tā bija tāda tīrākā vimbi copa, kā šitā rausta, tāpēc ir neuzķērās, dīvaini, ne, jāpāriet būs laikam lielākā āķīti jāliek, ja man neuzķērās, tik smuku copē, bet neuzķērās. Tas nozīmē, ka iebarotajā punktiņā ir, ne? Zīves ir atnākušas. Hops, ēsam nav noēst. Labi. Strādājam. Vimbi sezonas atklāšana. Hops. Sākam domāju 2 makšķerēm, tajās domāju, nevajag. Tad tāda piņķerēšanās viena sanāk. Šodien es nobriedis tā kārtīgi pamakšķerēt siltu apģērbos.
Jo nekāds siltais nav, šodien tikai 7 grādus sol, vakar bija silts 14 grādi, bet šodien mēsāks ir. Bet copis ir. Nevarētu teikt, ka nav, bet ir copis, man liekas, būs jāmaina āķis, ir bišķiņ lielāks. Kaut kā, man tas kobras āķis, viņš ir tomēr mazāks. Re, kā feeder koncepts, tas ir nedaudz lielāks. Prasās, man liekas, lielāk, ja viņi raujās man nost. Nu, copē un neuzķerās. Grūti pateikt, labi, kad mazulīši tur ir. Gaidam. Cerams arī, ka breks pienāk. Breks arī man patīk pamakšķerēt. Un, neko, vēl šitāds te plasmas bumbiņas pamēģināšu. Man ieteica šitādas te. Tās ir tāda spēcīga, tāda garša, smarža tā. Cerams, kad tās arī nostrādās. Reko. Man te strādā viens jau. Viens te baigi strādā, re. Nu, būs vai nebūs. Kas tur ir? Nav akal, man liekas. Nav akal. Jā, man būs āķis, man te zivs ir, bet viņas neuzķerās. Tā, viņas tur ir, bet viņas neuzķerās man. Kaut kā. Nezinu, kāpēc. Tā, ja viņas tur ir, un pamēģinās neuzlikt garnālu šito. Bez garnāls iemetīs uzreiz. Pirmīt man bija garnāla. Tagad bez garnāls iemetīs, redzēs arī ņems. Copēs vai ne? Kaut tāds mās kumās viņš tur tik virsū ir. Pavisam maziņš. Tā teikt, 1-2 muškāpuriņi. Tā. Mākšķernieki te ļoti daudz šodien sabraukuši. Ir kā darbdiena, bet mākšķernieki ir daudz. Viss krās, viena vieta man te bija brīva, no rīta atbrauc, tad es viņu te iekaroju. Jā, tā. Gaidam. Redz, kas man te copēja. Šitās te raudiņi. Ops. Aizlidoja pa garām ķeselē, bet nekas. Lai viņi pelda. Es domāju, ka man tur ķerās vimbas, bet izrādās raudi tur visu laiku raust. Un tā viņi beigās uzķērās. No tā, gaidam nākamā. Bet, zinu, tā copa bija tāda tā kā vimba, vai to ritīgi kātu. Bum. Domā, vēlns tāda smuka vimba būs, bet nekā raudi izrādījās. Jā, turpinām. Skaties, kā copē, re. No. Re. Tā, man liekas, nav vimba. Tas ir kaut kāds, bet neuzķērās, redzēji, copē, bet neuzķērās. Jā, neuzķērās. Viņš man apmānīja. Raustīja, bet neuzķērās. Labi. Turpinam šito. Skaisto pavasara copīti. Pieliksim to klātu garneļu gabaliņu, vēl maziņ tādu, mini. Neko tur baigi dieži nevajag, galvenais, lai smaržiņi. Ne? Un tad, kad vimba ies garām, tad viņi šitas derman aiziet, metam iekšā. Redz? Viss tingš, notēmējam un aiziet. Hopts, pļukš iekšā ir. Nav, te liela dziļums nav, laikam šī vietā. Ātri nogrimstīs. Nu, skatāmies, būs atkal copa. Pirmīt, uzreiz jau kā iemet. Tās noteikti raudu sapeldēja. Pagājušo gadu bija tā gaišo barību, tās raudas nāca. Man tur
Viens blakus makšķernieks makšķerēja tumšo, viņam vimbas tikai ķērās, nebija mazie. Tāpēc domāju, jāpamēģina tomēr tiešām ar to tumšo, bet nu redz, te vienalga raudas pie visas tumšās barības nāk klāt. Varbūt ar tie cepumi parāda to. Labi, gaidām, kad uzcepēs, bet uzreiz jau celpīt tikko iemet. Būs tā vīma vai nebūs? Jābūt, ne? Es kaut kā negribu copēt šobrīd. Vienu brīdi copējās, bet tagad pieklusi. Bet tā īsti vīma vēl nav. Nu, tāda īsti vēl viņa nav. Nu, jā, īstais vīma laiks jau laikam ir aprīlis vairāk. Tagad jau vēl diezgan pavēsts ir. Bija tas siltā dienī vakar, bet tagad jau atkal vēsi. Ja runājot pa laika apstākļiem, tad šodien te, jā, 7 grādi sola pa dienu. No rīt bija 3 grādi. Spiediens, atmosfēras spiediens arī kāp uz augšu visu laiku, pamazām iet uz augšu. Lieta šodien nesola, it kā mākoņais, bet lieta nesola. Nu, baudām šito skaisto copīt pavasar, vai ne? Cerams, ka kāda laba vīma var pieķersies. Pagājuši gadu jau šajā laikā bija smuks vīmas, liels noķēra. Bet, nu, šodien tāda maziņa tik pirmā trāpījās. Cerams, ka turpinājumā būs kaut kas labāks. Vienīgais šodien manā motils, vakar nevarēja braukt uz veikalu, bet nebija. Motils teica, ka šodien, bet man šodien jācopē ir. No tā. Tā kā es iztiekam uzkāpuriem garnavu. Tas arī viss, kas man ir šobrīd, ko uzlikt uz āķi. Nu, makšķerējam tajā manīs. Nu, šitā. Bet vienalga forši ir. Atbraukt, pacapēt atkal. Ilgi nebija tas darīts. Īstenībā ļoti ilgu svīderi nebija makšķerējis. Jā, nu jā, gaidam to super vīmu, kā mums te iestājā manīs. Jā. Jā, saulīt arī bišķi uzsilda, tas ir labi. Tā ir it kā šodien paredzams mākoņās, bet reiz starp mākoņiem arī saulīt bišķi uzspīd. Patīkamāk uzreiz tā. Jā, redz, tikko sāk runāt normāli cop. Kas tas tāds būs? Būs mums tā vīma vai nebūs? Ir vīmba. Jā, redzēju, ko bišķiņ gribēja parunāt. Ui, šitā laba. Šitā ir laba vīmba. Šitā izskatās būs laba vīmba, vai ne? Būs laba vimba, vai ne? Cerams, ka tā būs. Šitā izskatās pēc labas zivs. Normāli sitās pretī. Nu, kas tas tāds ir, vēl neparādās. Vēl nerādās man ir. Kas tas ir pa zvēri? Tas ir puika skaistais. Redzēji, ko breks pienācis normāli izmēri. Jā, breks izrādās. Tā nebija vīma, bet breks. Jā. Smuks breks pienācis. Paskaties tikai, kas par skaisto. Izrādās breksis mans superīgais arī te ir. Tas puika pieķērās.
puņķainais. Ritīgi viss vienos puņķos. Ajajā. Redz šī tāds skaistuls. Šī tāds skaistuls te pieķērās. Ja, šoreiz pamēģinās pielikt to putaplas bumbiņu, es viņu pasmaržoju, viņi ritīgi smiržo pēc garnelēm. Pamēģināsim uzlikt viņu. Redzēs, kāda tā darbība būs. Kad būs tāda smaržīga putaplas bumbiņa. Smaržo pēc garnelēm. Nu. Paskatīsimies, kā mums sanāks. Ar šitā te nomainīja tikko āķi, jo to nācās norādīt. Brekus bija pēdis, kur iekšā pavisam. Nevarēja dabūt ārā. Neko darīt. Paskatīsimies, kā šitas strādās. Putaplast bumbiņa. Pagājuši gadu jau labi strādāja, bet nav vairāk šogad tādas. Pagājuši gadu bija tāds krāsains, šitās ir tāds gaišs, balts. Redzēs. Tur ir kā rozīgs, tur dažādas krāsas viņām ir. Bet pagājuši gadu man viņš bija tāds spilgt zaļs un spilgt sarkans. Labi, gaidam. Smuks brekus uzķērās, līdz kamēr pārsējos laiks pagāja. Būs aizgājuši prom beigās. Cerams, ka būs tā. Jā, tās bija labs. Smuks brekus pieķērās. Ļoti skaisti izmēri. Jā, vēja atpada. Liela diezgan soli. Višķiņā viņš ceļās uz augšu. Bet, te vairāk tāds aizvērš šī pusē. Reku jau ir atkal copa. Būs putaplas bumba, vajag labi uzrāvu. Kas tas tāds varētu būt jau? Kaut kāds zivs te man ir atnākuši. Kaut kas labi uzrāvu. Kas tas ir? Kur te palika? Tad taču te ņēmies tikko. Grūti jau pateikt, kas tas ir. Re. Ir kaut kas labs. Kaut kas ir labs. Nesaku. Varbūt vīm, varbūt breks ienācis manā punktī. Jā, nezinu, bet ir. Nav galīgi maz, tas nav. Bet, baigi liels arī nav. Tur breks tomēr gāja jaudīgāk. Tā ķesele ieķērasies man. Kas tas tāds ir? Vimba. Šoreiz vimba ir. Iet pa gaisu baigi. Nāc, tā ķesele ir. Hops, ir. Vimba arī man te ir. Uz putaplas bumbiņu redzēji? Paņēma. Uz putaplas bumbiņu. Kur šoreiz jau tāda skaistāka vimba. Redzi? Šī tāda te. Jau skaistāk bišķiņa nekā bija no rīta paši. Super. Man putaplas bumbiņu parādīja sev uzreiz jau pirmo iemetienu. Jā. Šoreiz āķīts nav tik dziļi vismaz iekšā. Hops, redz, šī tāda te skaisto. Hopā, aiziet. Tā. Bišķiņ ir tā. Interesantas niedris man te vēl mētājās pa kājām. Ziemas pufaika, liekas tāda neērta. Dabūsim ārā tā barota ieķērās tajās niedrēs. Skaisti. Dzīvs ir te. Dzīvs ir. Ko mēģinās atkal to putuplastu pielikt. Ja jau vimbus ķērās. Tas jau bija mērķa zivs. Tā bija mērķa zivs. Ko mēs izvilkām. Sarkanu muškāpuru un putaplas bumbiņu. Tas gan bija jautri. Zivs ķerās, tad jau patīkam ir. Čiks. Šitā noliekam. Bišķi attīrīt šitā te. Sniedrs man nepatīk te. Tās man te baigi traucē.
Tieši sanāk, kad vēl kārā. Tas man tur kustās. Atskrējās vaļā. Ne? Kamēr zivs jāstrādāja, nevar ilgi gulēt. Tas potopulās bombiņi labi nostrādāja šitā te. Tā, tad maz caurumiņu uztaisīja, lai dabūtu ārā, ja savādāk te vējš aizpūtīšu prom jātaisīs daudz. Ko turpinam? Turpinam ar iesākto. Uzliekam atkal potopulas bumbiņu. Čiks. Bieži barību iebaros. Daudz nevajag. Tā, nedaudz paņem barību. Ieliek un... Opa, redz, es pats savu vīkšu noķēru. Pum. Tas jau ir patīkamāk, ja ir tādi smukajiem pieķerās, un ne? Hops, iekšā. Noliekam. Vajag uzstiept, te nevajag, jo te jau upa arī uzstiept, skatāmies. Būs copa vai nebūs, ja? Skaties. Iemet tikko. Re. Būs cope. Cik ilgs laiks paies tāk. Cik minūtēs paņēmis. Tā man ļoti ātri paņēma, tikko iemet praktiski un bija jau klāt. Nu, redz, copē jau, paskaties, ir jau klāt. Nemaz īsti minūte nepagāja jau, kaut kas jau tur copē. Aiziet. Kaut kas jau tur bišķiņ pakustināja, ne? Tā viņa palika virs ūdens. Tā. Kaut kas jau pakustināja, nu redzēs. Tas nav vējš, tā ir zivs, kas tur lēnām kustina. Bet tā būs vimba, to mēs manīsim, ne? Nu, vimba agresīvi ļoti paņēma, ļoti. Ilgi nebija makšķerēt, pirmie tās raudas ķērās, tad copēja, bet tagad arī redz tā. Nevarētu teikt, kad grūti pateikt, kas tas tāds ir. Vai nu tāpēc agresīvi likās, ka viņa jau bija uzķērusies varbūt. Šitā. Bet, nu, bārtā vimbas ķerās, jā. Šajā laikā pagājušajā gadā arī bija praktiski šajā kā copē. Kaut kas tur ir. Un šogad sanāca, kad var arī šajā pašā laikā atbraukt praktiski. Vienīgais gribēju uz to vietu, kur es jau makšķerēju. Pagājušo gadu man tāda veiksmīga viņa bija, bet, nu, tur bija aizņemts. Tad man nācās meklēt citu vietu. Nu, šī vieta arī zivs ir. Ko lai saka, zivis ir, bārtā zivis ir, pēc šitās ziemas viss bieziem lediem. Nu, superīgi. Ne? Nu, aiziet, kur tu paliki man super vimba. Labi, gaidam tālāk. Redz, šitā dimantā barība, tāda ar tiem cepumiņiem. Tumšs un tie ir spilgti. Ja, bet tas uz āķi, ko likt, nav man īpaši daudz nekā šodien, diezgan nabadzīgi. Bet, nu, nekas, galvenais jau copa. Redz, makšķernieki arī ir daudz, ļoti daudz. Arī pretējā pusē. Šajā pusē, kur es esmu, tur viss mala pilna. Tā kā sacensībās. Tā, gaidām to vēl to lielo vimbu. Arī būtu breksis, protams. Jebkura cope mūs priecē, vai ne? Jā, tā ir.
Jā. Tā man tā nometnīte ir. Nu jā, vēl varēju. Jā, nu jā, gaidam. Otru pus tiltam arī vēl lielās zivs. Tā te izskatās visapkārt. Mašīnas, pilnas maliņas, tur visur ir. Paskaties, kā raustās. Tā ir vimba, ne? Droši vien, kas tad cits, ne? Jā. Hops. Ir. Jā, ir galā vimba. Redzēji, ko? Ja viņš šitā ķersies, tā norma ir ātri samakšķerēt. Nebūs interesanti. Nē, nu ir jau palaiž vaļā. Jā, vimba ķerās. Tā varētu būt vimba, jā. Ir vimba. Baigi agresīvās. Es tik agresīvi iet, ka es nevaru ķeselē ietrāpīt viņu. Redz, vimba ir. Hops. Jā, ik pa laikam jāpārbauda arī barība ir. Jāpārbauda liela svēšiņa, diezgan strauji žūst. Tad bišķiņa atkal jāpamitrina ir. Tāpēc vajadzēs bišķi pamitrināt, viņa palika jau pa sausu. Bišķiņu pieliesim ūdenīti un pamitrināsim. Jā, šitas ir labs vērķis, ātri iet. Ātri iet uzmaisīt un nav ilgi, kā saka, jāčakarējās. Barība paliek tāda gaisīga, forša. Redz? Forša. Bišķiņu samitrināja, nāko var turpināt copīt. Tā. Nu, pagaidām pieklus kaut kā man tā copīt. Nezinu, kāpēc, bet nekas, varēja pārbaudīt. Barību visi sagatavo tā kā no jauna, lai būtu perfekti, vai ne? Un turpinam to darbību. Šito super copi. Jā, tā ir. Tagad noņēma putekļus bumbiņu nost, jo pagaidām copu ziņa nebija. Pamēģinās tuvāk gruntī, jo tomēr putekļus bumbiņu paceļ tev āķīt no gruntas. Tagad pamēģinās tīri uz gruntu, lai pastāv. Varbūt breks ņems. Skatāmies. Tā jau manīs, kas te būs, vai ne? Gaidam. Es kamēr nav tāda intensīva copa, kaut arī viņa nav. Tagad šajā laikā kaut kā nav tik intensīva ar nemaz. Jāpadzer būs kafija, vai ne? Rīt kafija. Šorīt vēl neesmu to darījis. Darbojos. Un tā neesmu vēl to izdarījis. Labi. Makšķerējam tālāk. Redz, smuku saulīt uzspīdēja. Vismaz reiz siltāks, jo vējš arī atceļās. Vien lielāks un lielāks. Vienīgais pluss ir tas, ka viņš no muguras ir. Tur tas valns priekšā. Tad te tā kā aizvējā forši tā. Bet tā, copīts ir. Pirmīt uz to plastikās bumbiņu jau arī kaut kāda copīta tur bija. Tagad arī redz. Kaut kas tur copē, bet tā... Kaut kas ir galā. Paveicās. Ir mums zivs galā. Redzēs. Bet tāda negribīgi ļoti. Un tā, man liekas, būs breks. Jo vim šitā necopē. Tāpēc domāju, jāpamēģina ir uz gruntu nolaist. Tur varbūt breks barojās un bumbiņu paceļ augšā, viņš jau neņem tad viņu. Kas tas ir pa mums super zivtiņi? Nu, kas tas tāds ir mums? Izskatās, ka tā ir vimba pārāk strauji iet. Jā.
Nu, lec iekšā. Hopā. Vimba, tomēr tā bija vimba. Redzēju uz gruntu, tomēr viņa ņēma. Bet es laiku pirmīt ar šitā te copēju. Tā ļoti negribīgi. Bet vimbiņa ir. Viņa te ir. Un skaisti. Skaisti vimba atkal. Nu. Ne? Ir. Bet, nu, tā. Vēsāks palika bišķi, varbūt tāpēc ne tā. Jā, nezinu, grūti pateikt. Un tas āķis tā iedurās, kad grūda būt ārā. Nu, ko palika? Oi, es domāju, ka es viņu izņēmu, bet izrādās nē. Šī krita apakaļ mutē. Nu, super, ne? Vai nav skaisti? Skaisti vimba. Opā. Skaistā vimba. Mums te ir. Tomēr viņa ir. Nav tāda ritīga, ka tā visu laiku metā velc, bet tāda pagaidīšana mierīga. Un viņa atnāk. Nu, ne? Bez steigas, kā saka. Bez lielās steigas. Tādā mierīgā garā ieķērās koki kaut kāds. Hops, hops. Ot šitā, ne? Abu uzliksim atkal līdzīgu kombināciju. Man te sarkaņa muškāpa, tāda tumša sarkana viņi redzi. Tad interesanti. Oi. Šitāda te. Šitāda te viņa tāda ļoti sarkana. Uzliksim pāris muškāpurus šitos te un maz gabaliņu no tās tur garnelītes. Maz gabaliņu garnelīti, pavisam maziņu. Pieliek klāt tādu gandrīz tā kā muškāpuriņu. Galvenais, lai ir bišķi smaržīņi. Viss, viņa jau no jūras tomēr nāk tikko. Tā viņai laikam tā garnela tomēr vēl ir interesi, redz tādu mazu strēmelīta garnelīta klāt. Un aiziet. Un atkal bišķiņ barībiņ iekšā un metam. Gaidam, jo copīts ir. Ik pa laikam kaut kas pacopēja, bet nav tāda ļoti spēcīga. Obā. Hops. Jā, metam iekšā. Distances, nezinu, kad 30 metri varbūt man te ir. Vai 25, ļoti tālu es nemakšķerēju no krasta. Nu jā, gaidam. Būs copa uzreiz vai nebūs. No vimba, lec ūdeni iekšā. Bet tādas lielās vimbas, tā kā pagājuši gadu nebija. Nav vēl tādas lielās, ir tādas mazākas, tāda knapmēriņa. O, reku, kaimiņš arī izmakšķerēja brekas tikko. Tā kā brekšā te lokās. Visādas zivs. Visādas. Tu domā tā mierīgi pasēdēs, pavaudīs saulīt kā spīd. Bet šeit liek tev strādāt, vai ne? Jā, tā ir. Bet, nu, esam jau atbraucis te makšķerēt, ne jau te sēdēt krēslā, upes krastā. Bet, nu, savreiz arī der pasēdēt. Gaidam to lielo vimbu, kad pienāks. Pagaidām nav tādas lielās, nav bijušas. Padaram kafiju. Saulīt uzspīd. Zivītes arī kaut kur atpūšās saulītē. Pagaidām necopē. Bija tāds moments, ka tur kaut kas copēja, bet tagad to vēju arī to smalkos copīt ir grūti ieraudzīt. Brīžiem diezgan normāli purim to kātu. Bet tā visā visumā pagaidām ir tāds diezgan liels klusums iestājās. Kaimiņus arī neredz, kad kāds kaut ko izvilkt. Un tā. Viņš ir. Bet nekas, viss jau ir super. Gaidam lielo.
vai ne? Lielo vimbu tādu. Rekordījumu kaut kādu varētu pieķerties, ne? Nu jā, gaidam. Wow, tu redzēji ko? Nemaz necopēja un ir jau zivs galā. Tas gan bija. Es domāju tikai pārmest. Pilnīgi neticās, ka tā. Un šitā te zivs gribēja ļoti filmēties. Tāpēc viņi tā darīja. Mazais vimbulēns pieķērās. Tāpēc jau necopēja. Jā, mazais bērniņš pieķēries ir. Nu, re. Tā turpina makšķerēt. Pamainīja bišķi stratēģītē. Bišķi tālāk distants un barību bišķi pamainīja. Jo vien brīdi neķērās, un tad tur visu to izdarīja, un tad atkal sāk ķerties. Redz, tādu maziņu. Mazā vimbiņa pieķērās. Bez copītes. Tā, kur tu sāciņa ir ieķēries. Kurā vietā ir tas āķis, neredz pat. Āķis nemaz nav lūpā. Kur tad viņš ir? Viņš ir izdūries cauri un ķeseli iedūries. Adā, no ķeseles āķi. Šis gājis cauri. Hops, šitā te. Nu, re. Tādu maziņo. Šito mēs laižam uzreiz, lai peldās. O, kāds tev briesmons pieķērā. Šitie durbinieki atpeldējuši te. Nu šitā. Hops. Durbinieki ir klāt, vai ne? Tā kā tur esi durbē šitie visu laiku. Jā. No tā mēs copējam. Tagad es vairs neesmu viens. Rājus atbrauc ar vēl. Vimbas mēs te velkam tā kā karūs. Vienmēr sakot, vimbas ķerās. Diezgan normāli. Nevarētu teikt, ka ideāli, bet normāli. Priekš šitā laika, vai ne, Rāju? Limits jau ir saķerts, tagad mēs tik ķeram un mainam. Ķeram un mainam. Lielāks, vai tas ir mazāks pret lielākām. Ja kāds grib, var arī otrādi mainīt, protams. Bet tā pa lielam vimbas ķerās. Bārtā vimbas šogad ir ļoti daudz. O tā, labi ir, mēs turpinām makšķerēt. Man jau tagad ir motils arī, Rājus atved iedeva man. Ritīgi super. Var eksperimentēt ar visu kaut ko tagad. Nu jā, makšķerējam. Makšķerējam tālāk, vai ne? Redz, kārtējā vimba, nepagāja nemaz ilgs laiks, kad ir jau atkal. Varbūt arī ne vimba. To tik redzēs, ka pievilks klāt, bet tā copa jau bija baigā. Likās, ka tur tulītās kāds salūzīs. Arī ir, jā? Mums dupletā iet pat. Šī smukā vimba, varētu teikt pat tā. Nu, kārtīgi copa sanāk šodien. Pukš, ir. Kārtīgā copa mums šodien sanāk. Nu, nav nekāda dižā. Bet tā jau pēc copas likās, ka tā ir tāda milzīga. Tāda strimaliņa jau vien ir.
Nu, re? Jā, tev bišķi lielāk. Nu, tu arī pats lielāks, tāpēc tev bišķi lielāk. Šitā ir tā norīvs, ka es nevaru āķi dabūt ārā. Nu, redz, atkal kārtējā zivs ir galā. Kaut kā iet šodien labi. Bārts rekords mana vimbām būs. Tik daudz vimbas es bārtā neesmu ķēris nekad. Nu, kas tas būs? Vimba vai breksis? Kas te būs? Oho, sporto, jā. Izskatās jau, man liekas, ka tā būs vimba kārtējā. Bet tā nevar saprast īsti. Jā, skaisti vimba tā būs. Skaistā vimba atkal pieķērās. Oho, iet sportiski ļoti. Viņa tā dancā, ka viņa te ķeselē skrien garā. Hopā, aizskrien garā. Ir. Ko? Blakus runā. Jā, ir kārtējā vimba, šitā jau labi izmēri jau ir. Nu, normālā izmēra, tā varētu teikt. Tāda labi izmēra, re? Šitāda te smukulīti. Smukā vimbiņa. Šitā vismaz nav norījusi traka, tikai lūpiņā. Knapi lūpiņā trāpījus. Uj. Skaistā vimba ir galā. Ops. Nu jā. Jā, nu jā, atkal liekam esmu un makšķerējam. Šodien mums ir makšķerēšanas diena. Labākā, no labākajām. Raivs arī vēl. Tepat viss notiek. Copē vien pēc otras. Tā kā jābrauc ir copēt, nav kā mājās sēdēt. No tā viņš ir. Nu redz, nepagāja. Neilgs laiks jau ritīgi jau copi bija. Reku tūlīt jābūt ir nākošai atkal jau. Būs jau tāda kārtīga nevar īsti saprast. Vēšoli tās diezgan purina. Kā. Bet tikko bija labi copi. Nevar jau zināt, varbūt jau galā būs tā kā tad, jo tas vējš ar purināja. Ojo. Nu labi, pagaidīsim vēl. Kādas sekundi. Ojo, kā vējš. Vējš arī redz, kā purina var apskatīties te. Diezgan normāls vējš ir. Purina mums tās makšķeres. Un zivs arī purina. Laikam noēd jau. Ja vairāk nepurina. Nu redz, uzliek šitādu te pušķīti. Vai ieķēras rokā. Uzliek tādu pušķīti. Lielāk arī āķi. Pārgāja bišķi lielāk āķi uz 8. āķī. Un
Zivs ķerās. Zivs ķerās, kaut tā liels vējš ir. Punkts. Ai. Gaidam copu tikko iemet, parasti pārsvarā ir copu gandrīz tūlīt kā iemet. Skaties, tūlīt jau būs pirmā copa. 1, 2, līdz cik vajadzētu skaitīt. Redz? Vai, tas es pats pa krēslu uzsit. Tāpēc notrīcēju. Es domāju, jau ir copa. Bet, kad nomaina ēsam, ieliek svaigu barību, tad ir diezgan ātri copa, ja ir zivs tūmā. Redz, reku jau kaut kas jau trīcināja jau. Redz, tieši tāpat kā pagājušā gada. Zosas lido un mēs vimbas ķeram. Ko, šodien tā arī beigšu copēt te. Un... Jā. Jā, tā šodien arī beigšu copēt. Jau pamazām vācamies nost. Ja jums patīk, uzspiežat īkšķīšus, abonēt kanāliņu. Un superīgi copu sanāca. Kopā noķēra 15 vimbas, breks, raudas vēl un asarīts arī viens trāpējās. Un plicis vēl. Tagad paskatīsimies, ko mēs te esam noķēruši. Redz? Tās ir tās vimbas legālās, mūsējās, superīgās. Breks skaists. Vienmēr sakot, izdevusies copa. Redz, kāds skaists breks sev pieķērās šitāds te. Skaistuls. Vienkārši superīgi. Un tad vēl vimbas. Pagājuši gadu tomēr ķērās bišķi lielāks, bet šogad nav bijis skaists. Un šitā. Tā mums šodien sanāca tā copa bārtā. Laba. Jā. Labi, tad jau atkal tiekamies pie ūdeņiem, uzspiežat īkšķīt. Čau visiem!